Šis joprojām ir raidījums Garāža reaģē! Un rullē. Rullē arī. Tā viņi saka. arī ziemā. Ir drusku vēss. Jā, bet mēs pabīdījām tuvāk sildītāju. Ir sildītājs, Jā. ir cepurītes, ir kapucītes, ir cimdiņi, kas kuram. Mums ir ziemas edišanas, mēs negribam ņemt pauzes, jo priekš kam ņemt pauzes? Jo fani gaida. Jā, visi grib redzēt, ko tu mēs gudri muldēsim. Es domāju, ka arī kāds fans gaida, kad beidzo grupa Relixīd izdos jaunu albumu. O, prasās, jā. Jā. Vismaz puišu mājaslapā rakstīts, ka puiši strādā pie jaunu albumu, jaunais sastāvs. Tā kā varētu tā kā sagaidīt moška nākamgad. Vai pēc 10 gadiem, Jā. kad dzirdēs, ka grupas 10 gadus raksta vienu albumu. Jā. Nu, piemēram, grupa Relixīd tik un tā liek par sevi atgādināt, jo uzfilmējuši klipu dziesmai, kas gan ir no 2017. Gadā albuma. Tātad 8 Jā. gadi. Saucās Ideoloģija. Un viņi izdeva tieši uz svētkiem šito. Kad jūs filmējuši tad? Nē, es domāju, ka tagad. Paskatīsimies, Paskatīties varbūt ko tad koncertu un Džeki klipu, sadarījuši. vai novecojuši vai nav. Tad šeit mēs uzreiz reku, mums ir top, kad es te varu redzēt, ka viņi trietā. Nu, pagaidām, laižam. Kas tur ir? Paskatīsies. Jā, dziesmu dzirdēt. Nu, kačā gan. Nu, Ja visas, ka viņam ir septiņstīgu Es arī skatos kopā. septiņstīgu elektriskā giča. Tas unikāls. Nu, augšējā, laikam, stīga daudz zemāka. Un tā kā vēl riktīgi metaļugas var spēlēt. Dziesmu dzirdēt. Sālāpā. Balsiņu labi, jā. Nu, konts viņam arī pagājušajā, protams, bija ļoti iespējīgs parādījums. Uz kuru tu, protams, biji? Bija. Jā, vienīgais no jums. Atskolu izlecē. Bet es tā pavarēju, viņi klipā ir trietā. Varbūt viņi vēl to sastāv tā liek kopā, jo nu, divas gičas vajag točna. Jo šobrīd ir elektriskā un basene, bet vajag otru elektrisko. Nu, ja es pareizi zinu, tad Edgars Rakovskis raksta šobrīd visu mūziku, un tad jau... Čau, Edgar, jā. Mašīna angārā ir salīduši, jā? Jā, bija izskats, ka tāds tipisks mūzikas video klips. Jā. Ķipa dzīvējs, ķipa... Vienkārši jā, močiem dažādi. Nav paralēlā stāsta. Nekāda. Pat cik viņi izlēd viņu uz svētkiem, tad tas vairāk ir tā ideja par Latviju un tā. Valsts arī piedod. Bekiņš. Tieši var redzēt, ka tur ir lāpas, jā. Man jau viņi vienmēr patikušies. Latvija vara. O, tas bija labi. Spēcīgs. Putekļi kumpa gaisa.
Nē, pēc mūzikas lieta ļoti forši kvalitīga. Jā, kaut gan, lai viņi ir kaut kādā parastā angārā vai kas tas ir, Tur nav baigies sīžas kaut kāds, tu baigies domāt. Jā, man liekas, ka tas viss ir diezgan labi kopā. Nē, nu, protams, jā, smuki viss salikts. Protams, klipu dziesmu klausīties, Jā. skatīties emocionālāk. Nu jā, tur ir uzlies. cits message. Reliksija, protams, nesēž dīkā, neatpūšās, turpin strādāt, arī pagājuši viņi izlaida ar Aju Vitoļiņu singlu Taisnība, kas bija. Jā. Coverītis. Jā, un tā kā, nu, cerams, ka varbūt nākamgad jauns albums. Veči, Jā, uztaisīt jaunu albumu, mums būs uz ko rēģēt. dodies ziņu, ja Jā. vismaz singls kaut kas jauns. Jā, un tad jau, protams, kā Nākat ciemos, Jā, vot arī ciemos var atnākt. Mēs labprāt uzņemam viesus, tas ir skaidrs. Un, protams, kad koncerti. nu tas pats sevi. Jā. Es domāju, Reliksija fani ir izsalkuši un, nu, gaidām. Jā. Ziniet, gaidām. Un jūs gaidiet arī mūsu nākamos video. Mēs esam garā žēģē. Abonē mūsu kanālu, nospied šito te podziņu. Tas arī mums palīdz turēties uz tā savu entuziasmu vēl vairāk. Nākošais video būs pēc nedēļas. Jā, pēc nedēļas aptuveni šī laikā. Čau!